Sveiki, bedrēlē lasītāji! Ar Kaķa līdzdalību mēs iesvētam šo to jaunu, teiksim to pašu veco. Atcerieties mūsu helikopteru, kurš necēlās augšā. Spārnu garumu nevajadzēja palielināt. Paldies Grifam 99 un vēl kas tur komentēja cilvēki? Vēl pāris cilvēki bija. Kaut kas tur bija. Nu, lūk, tiem paldies par labajiem padomiem, bet mēs uztaisījām tā, ka ieliecām straujāku leņķi spārniem ar vienkāršu instrumentu šķiltavām, teiksim tā, šādi te nokausējot un palokot viņus, ja? Un tagad ir principā tā, akumulators var vilkt, standarta akumulators vispārībā vēl kaut kur 15 minūtes, un viņš tāds ļoti maziņš, viņš te priekšdaļā ieiet, tāds ļoti maziņš, tā kā man nāks apmēram tāds akumulators. Bet mēs pievienojām mobilā telefona akumulatoru, MP4 player. MP4, jā. Teiksim, bija viens MP4 player tāds. Lūk. Tāds, mēs izņēmām no šī MP4, viņš neejoši izņēmām akumulatoru, bet akumulators ir pietiekami jaudīgs, lai paceltu visu augšā. Un, teiksim tā, šādi viņš var nomirgot kādas 3-4 stundas, ja? Pat vairāk. Jā, un lidošanas režīmā vismaz mēs pieļaujam, ka viņš lidot var jau 40 minūtes. Tas ir diezgan liels sasniegums priekš šāda aparāta, jo mēs nekur YouTube vēl neesam redzējuši, kad viņš tik ilgi var nolidot. Visur YouTube ir parādīts, kā... 10-15 minūtes. Jā, un pie reizes ir parādīts, kā mainīt oriģinālos akumulators, bet oriģinālais akumulators viņš labi jau kalpo tur kaut kādu mēnesi. Un tu tur pavadinies, papriecājies un visu jauc ārā atkal un viss, bet... Jā. Maini nost un akumulators uz dārgs priekšā. Un vēl dārgs pie reizes, jā. Tā tad, parādam, demonstrējam. Ceļ augšā. Kaķim protams, interese. Jā, novaidu zemē. Akumulators jālādē būs. Jā, mēs vēl akumulatoru neesam ilgi lādējuši. Kaķim nepatīk šie joki, vai? Jālādē būs. Ja pēc laika mēs lādēsim, jo mēs neesam jau ilgu laiku lādējuši. Labi, ietiek. Vai vēl gribi? Ui! Labi, pietiek. Pietiek, jā.